var jau arī kādu lielo nokniept. Šis pats konkrētais ekskavators ar meža šasiju ir jau bijis manā raidījumā. Tad viņš vēl bija tikko no rūpnīcas tīrs, svaigs un smaržīgs. Šobrīd viņš jau ir darbos savā dabīgajā vidē, un viņu stūrē pilots Māris. Māris izstāstīs, kā ir. Man jau viņš ļoti patīk. Ar ko jūs nodarbojaties? Mēs īstenībā darām divas lietas. Kniebjam krūmus, apaugumu. Un mēs arī ņemamies ar kuģi dzinējiem. Pieredze ir liela. Sākot no 8-tonnīgā, turpinot ar 26-tonnīgo, turpinot ar 14-tonnīgo klasisko un strādājot mežos uzkrājuši pieredzi un prasa speciālos risinājumus, kā šajā gadījumā paaugstinātā klīrence meža šasija, uz sāniem lokāmā ātrā sakabe bezcilindru versija, koku knaivlis ar apusējos atvērienu, pilnā hidrolīnija paka. Īpašnieks ar lielu pieredzi ir ļoti pievērs uzmanību tehnikas komplektācijai, niansēm. Tā ka šis komplekts ir tāds, kādam būtu jābūt katram, pat ne otrajiem Latvijas mežos.